Hei, kripto visiem klausties, nu patām, ja, ceļojot pa pasauli, esam arī atklājuši kaut ko jaunu. Base, Dove GZ ir šīs dienas mūsu jaunais atklājums. Skaties, kā šis te lapsēns vai kas tas tāds tur ir, Dodge vēl viens, jā, lido lejā, ar domu, ka viņš tur nolda, bum, un atstās un iedz augšu. Base, Dove GZ, jā, jūsu uzmanībai tātad šodien jauna pirmspārdošana, kas ir citādāka, mazliet interesantāka atkal, un ir kaut kādi elementi, kas viņas atšķirās. To visu šajā video skaties, vēro līdzi, ja patīk, tad darbojies līdzi, links ir zem šī video, un atceries, protams, ka kā vienmēr šeit Kriptomānijā mēs dalāmies tikai ar to, ko mēs paši darām, ko mēs paši izskaram, kur mēs paši investējam savu kapitālu. Tas ir mūsu riska kapitāls, ar ko mēs rīkojamies, un mums nav žēl gadījumā, ja nenotiek lietas tā, kā tām visām vajadzētu būt, bet mūsu mērķis, protams, ir 2-kāršot, 3-kāršot un 10-kāršot savu kapitālu. Ja, tas ir tas, par ko mēs šeit arī runājam. Tad par šo te Base Dove GZ, kas tas īstenībā ir, interesantā lieta ir tā, ka un kā viņi paši šeit raksta un saka, tad šis nav tikai, lai sasniegtu jaunas robežas, bet lai tās arī salauztu. Ja? Un šajā gadījumā, protams, runa iet par to, ka Base Dove GZ būs pieejams uz vairākām bloķēdiem. Uzreiz, kā redzat, uzreiz šeit sākumā jau parādās Base, Ethereum, BNB, vai Binance, Avalanche un Solana bloķēdes. Tas nozīmē, ka visām tām varēs arī to visu pasākumu arī iegādāties. Roadmaps, kā, protams, kā vienmēr, kaut kas interesants, kaut kas tāds pats, kaut kas atkārtojas. Tātad pirmā fāze ir palaišana, tātad sociālā palaišana, websites iet tā kā dzīvējā, kontrakts, tātad smart kontrakts, kur šis pasākums notiek, tiek tā kā palaists un sākās pirmspārdošana. Tas ir noteikti, kas notiek tagad, un kā redzat šeit sākumā, protams, ņemot vērā, ka summa, kas ir savākta, ir pavisam neliela, tikai $315,000. Tas nozīmē, ka mēs vēl esam pašā sākumā šim visam pasākumam. Ja? Nākamā fāze, protams, ka mēs skatāmies tālāk, kas notiek ar šo te, ir piena skrējiens, tātad kontrakta audits, kurš jau ir faktiski arī noticis. Lūk, to es te parādīšu, tātad šeit tas audits arī ir. Ja? Lūk, šeit var apskatīt visu šo te auditu, palasīt, kas ir audits. Tas nozīmē, ka trešās puses uzņēmums, kas nav saistīts ar šo te Base Dove GZ tokenu pirmspalaišanu, ir šo te apskatījis, ja, izlasījis, paskatījies, kā tas viss notiek, un tātad atzinis par labu esam, un, protams, iedevis savu tā kā atzinumu. Ja. Šādā veidā, protams, tas dod vairāk mazāk drošību mums, šeit te pirmspārdošanas investoriem, par to, ka nenotiks kaut kāda naudas nozagšana. Ja nu gadījumā mēs nepaspēsim tā kā pārdot laikā, tā ir mūsu problēma, bet vismaz nenotiks nekādas ļaunprātības aiz malas. Ja, tā kā tas ir arī svarīgi, ka šāds te audits vispār pastāv, un tas jau ir šeit otrajā plānā, un tas jau tā kā ir arī palaists. Principā pirmā un otrā fāze izskatās, kad ir tā kā apkopots vienā, mārketings tiek palaists, un tātad sociālajie tīkli tiek audzēti. Par sociālajiem tīkliem runājot, tātad kā vienmēr jāpieseko ir viņu sociālajiem tīkliem, jo tur, protams, ir visvairāk tātad šo te šīs informācijas visātrāk pieejam, tad spieram šeit follow, ja, un varam nākt tātad, lūk, skatīties, kas notiek. Lūk, šeit, this is last post, will be make pre-sale link, tātad 4. jūnijā, tad bija pre-sale link, kas nozīmē tikai šodien mums ir kas 6. Iespējams, ka viņi tikai vakar vai šodien ir palaiduši, tā kā tas ir pavisam svaigs pasākums. Un, ja mēs skatāmies vēl, tad, protams, arī Telegram grupā, ja, tur arī vienmēr visu, ko var dabūt, Telegram grupā tikai 214 subscriberi, tad arī pats sākums, mēs varam būt tur arī līdzaktīvi un skatīties, kas tur notiek, tāpēc noteikti piesakojiet arī tai. Ja, tātad tas ir pirmās divas fāzes, tālāk jau trešā fāze, protams, būs DEX vai decentralizēto biržu listings, tad tā ir tā palaišana, tas, kur mēs ceram šo visu pasākumu tā kā noķert, un paskatīsimies vienu te citu tokenu, kas nu pat bija arī mūsu tā kā caurskatījumā, tad lūk, Dogeverse, ja, līdzīgais tad ideja ir tāda, ka mēs viņus pērkam šeit, kur ir tukšais, un tad mēs viņus pārdodam šeit augšā, ja, šeit. Ja nu gadījumā jūs nokavējāt un nepārdevāt viņu šeit augšā un neuzdubultājāt savu kapitālu, tad otra opcija ir tāda, kad šādiem te tokeniem, protams, kā redzat, šeit apakšā pārdošana un pirkšana joprojām aktīvi notiek, kad viņam kaut kādā brīdī būs otrā elpa, ja jūs varat tik daudz izturēt. Un mēs to daudzreiz esam redzējuši, daudzreiz piedzīvojuši, ja, tāpēc mums par to nav satraukums. Ja nu gadījumā mēs nepaspējam šeit augšpusē, kā saka, dubultot savu kapitālu, vai vismaz pusotru rīti, vai vismaz atgūt savu tā kā ieinvestēto, lai varētu virzīties tālāk, ja, tad mēs gaidām parasti šo te otro elpu. Un, nu, pēc mūsu pieredzes
šī otrā alfa kaut kad ātrāk vai vēlāk pienāk. Nu, neteikšu, ka 100% visiem tokeniem, lielākajai daļai gan tas drīzāk, ka nav, bet kādā ziņā no tiem, ko mēs pēdējā laikam šeit esam izskatījuši, ja, ir faktiski tādi, nu, jāsaka, plusiņi, kas ir parādījuši tādas labas vēsmas, ka tas tomēr tā arī notiek. Tā kā tāds ir arī mūsu plāns, arī, ja mēs nokavējam to sākumu, bet parasti kā ne, bet, nu, ja nu tomēr kāds palaida garām, vai palaidīs garām, teiksim, arī šo te base down, ja, tad tā ir tā kā varbūt tā kā otrā aizmugurējā stratēģija, kā vēl tomēr savu kapitālu vai nu atgūt pa nulēm, vai nu, tā kā palaidot. Ja, un citreiziņās šie tokeni sasniedz vienkārši brīnums, ka otrā alfa ir tur 30 reizes lielāka nekā pirmā. Ja? Tā kā viss kaut kas var notikt. Tāpēc tik interesants šis te augstākā riska pasākums, kas ir šie tokeni arī ir. Un atcerieties piedalīties tikai ar to naudu, ko jūs varat atļauties piedalīties šādā augstākā riska spēlē. Ja? Tā kā tas ir trešajā fāzē, tas notiek šeit. CoinMarketCap listings, CoinGecko listings, ja? Pērdzāja updates, nu tas ir tās vietnes, ja, kur var tā kā viņus tā kā apskarīt un redzēt visus šos tokenus, ja, kā nu patā mēs skatījāmies Dex screenerī. Ja? Tad ceturtā fāze būs papildus tātad dažādu community rewards, marketing, dažādi sacensības, ja? Un centrālo biržu tā kā listing. Tas tā kā paredzēts nākotnē. Kas ir šim te pasākumam savādāks, ko es pamanīju, ja? Tad šeit ir tā, ka jūs varat arī saņemt airdropus par daudz kaut kādām veiktajām sociālajām darbībām. Tad viena no lietām ir tas, ka tad, kad jūs pievienoties šim te pasākumam, tad jums ir iespēja pievienot arī savu X kontu, tātad, nu, Twitter vai X kāds ir, ja? Un tad izveidot dažādas memes vai dažādas šītādas te bildītas un kaut kādu kontekstu un kontentu, ja? Un ar to dalīties tātad šajā te Twitterī. Un, kad jūs dalīsieties, ja, protams, jāpiemin ir šī te monēta, ja? Un tas jums ģenerēs tātad šo te saucamā punktus, kurus vēlāk jūs varēsiet atnākt šeit un uzklējumot un dabūsiet šos te tokenus tā kā vēl papildus bonusā. Ja, tas, protams, šeit ir nu, tā kā iestrādāts tāds sociālais moments, bet tas, protams, daudziem, kuriem patīk šāda veida spēles, kuri dalās ar šādām te lietām, kas dara šīs te lietas, viņiem tas, protams, papildus bonus, papildus iegums, papildus kaut kāda nauda liek, ja, un tas arī ir forša lieta. Ja, tā kā tādas papildus lietas vēl ir. Vēl viena lieta, kas šeit ir redzama, pašā sākumā es pamanīju, tad jūs varat nopelnīt arī, ja jūs iesakāt šo te projektu citiem, arī tādā veidā, ka jūs pievienojat savu maku, tātad pievienojat maku, jums parādīsies tad jūsu, teiksim, saucamā referālā saide, un tādā veidā jūs tā kā varat arī tā kā papildus droši saņemt. Nu, mūsu gadījumā ir tā, ka mēs šo te neizmantojam, ja, kā es teicu, kriptomānijā mēs ļoti rēti izmantojam šīs te referālās programmas, it sevišķi šādos te augstāk riska pasākumos, ja mēs cenšamies viņus neizmantot, lai jūs zinat, ka tie linki, kas ir zem mūsu video, ir vienkārši nobrendoti, lai jums būtu drošība, ka jūs atnāktu uz īsto lapu, tā nav kaut kāda kopītē lapē vai tā tālāk, vai jūs šo te tālāk izmantojat un jūs ar viņiem ar šo te dalāties un tādā veidā papildus tā kā mēģināt nopelnīt, ja? Tas ir attiecībā uz to, kā jūs vispār redzat šīs te tokenu spēles vai spēlītes, ja? Un, protams, neaizmirstiet gadījumā, ja jūs kādam sakat, ka šis ir kaut kāds pasākums, kur vajag investēt kaut kādu naudu, ka tā ir augstāka riska spēle, ja? Un kad var būt iespēja, ka cilvēki var arī pazaudēt savu naudu, jo savādāk jūs būsiet negodīgs pret viņiem. Tāpēc ņemat to arī vērā, bet nu, šāda lieta arī šeit ir iestrādāta, tā kā, ja kāds grib, varat, protams, izmantot to un likt lietā. Vēl viena interesanta lieta, kas mums ir jāapskarās, protams, kā vienmēr, tā ir tokenomika. Tokenomika tā ir tokens un ekonomika kopā apvienot vienā tāda tokenomikā, lai radītu šo visu spēli vai procedūru kopā. Tad redz, ka pirmspārdošanā šeit būs pārdots tikai 20% tokeni. Ja? Protams, ir svarīgi saprast, ka šie tokeni tiek tātad arī dzen uz dažādām blokķēdām izvietoti. Ja? Un, ko es pamanīju, tad šeit ir rakstīts stakings. Augšā šeit nekur stakingu mēs neatradīsim. Tad šajā gadījumā pērkot tokenu, vai nu uzreiz mēs varēsim iesteikot, vai tas nāks vēlāk, bet nu, priekš staking 20% paredzēt. Tad 20% tiks izmantot likviditātes nodrošināšanu priekš biržām, tad decentralizētās un centralizētās biržās, lai varētu radīt šo te baseinu, kā saka, kur viss pasākums notiks. Mārketingam vēl 15%, nezinu, kā tas tiks izmantots, par to nekur netradu rakstu, kā tas domāts. Ja? Nu, tad vēl ir kaut kāds balvas, tas ir droši vien domāts tiem sociālajiem tīkliem, visiem 15% tā. Nu, un pašam listingam tad vēl 10% ekstra. Ja? Nu, šis dažreiz ir tāds mīklains pasākums, ja tad, man, piemēram, liekas dažreiz, ka listings un likviditātes nodrošināšana ir viens un tas pats, tātad 30%, tas tā kā varētu būt, bet viņi tiks sadalīts to divās daļās, varbūt tur ir kaut kāda tam nozīme, tas varbūt ne šeit ir domāts decentralizētajās biržās, un šis varbūt domāts tā kā centralizētajām biržām, kaut kas tāds varētu būt, ja. Un savukārt mārketings, tas vienmēr ir tāds slīdošs pasākums, ja, kam tas mārketings ir domāts, vai kaut kādiem youtuberiem, piemēram, kriptomānijā, ja, kriptomānija neko par to nesaņem, ka viņš šo te rāda, bet mēs tāpat vienkārši
vienkārši to spēlējamies. Varbūt, kad ir kāds, kuram viņi tā kā dala šos tokenus. Ja? Protams, tas tā kā ir draudīgs pasākums priekš pirmspārdošanas, bet, ja tas procents nav tik liels, 15%, tad tur visam vajadzētu būt kārtībā. Labs ir, principā, jums tas viss patīk, jā, jūs pat izlasījuši balto papīru, jā, skatīties tādu spēli, ko mēs to visu darīt, jā, tad šeit ir tā kā, beidzot zolīgi piestrādāt pie baltā papīra, kurš ir gaiši zilā krāsā gan, jā, te ir viss, protams, aprakstīts tas jau vairāk vai mazāk, ko es jums tā kā stāstu, un te arī var redzēt tokenu vārdu, kāds tas būs, ka viņš tiks palaists, jā. Te varbūt redzēt arī citas kaut kādas lietas, ko varat apstīties papildus. Ja, principā baltais papīrs ir uzrakstīts, man liekas, pirms parādījās mājaslapa, un pēc tam mājaslapā vienkārši bija ielikts visi iekšā šīs tā kā pasākuma lietas. Tā kā tāds jauns pirmspārdošanas tokens. Kā viņu nopirkt? Tad, ja gribat nopirkt, tad spiežat te, kā nopirkt. Tad jums ir vairākas iespējas, kā jau nopratāt. Tad jums ir iespējams pievienot savu maku, tie droši vien ir dažādi maki atkarībā no blokķēdes, kur jūs izmantosiet. Ja nu gadījumā neko nezināt par blokķēdēm un visiem tiem makiem, tad vienkārši šeit uz cryptomania.lv un sākat par to visu mācīties. Tas ļoti interesanti, jā, jo kur nu vēl labāks laiks kā tagad, kad ir buļļu skrējiens pašā griezumā sācies. Un tālāk tad jums jāizvēlās tīkls, izvēlēties tīklu, kādā jūs tā kā pirksiet, tur Base vai Solana vai Ethereum vai Binance Smart Chain, ja, vai Avalanche Chain, ja, un attiecīgi tad izvēlēties vai no USDT vai ar vietējo kriptovalūtu, kas ir tam tīklam adaptēta, tad varat iegādāties šos te tokenus, ja. Atcerieties to, ka pirmspārdošanas laikā, kamēr tokens nav iznācis, viņš vēl nav, un tāpēc jūs viņu makā nesaņemsiet, jūs vienkārši tā kā nofiksēsiet pašu faktu šajā te pasākumā, tad šeit tukšumā, ja, kad tā pasākuma, un tad sekojam līdzi, protams, šīm te visām ziņām, kas ir tā kā Twitterī, ja, un Telegramā, lai saprastu, ka pirmspārdošana beigsies un kad tokens iznāks tieši tāpatā, kā šodien vai vakar iznāca šis Doge vērs, ja, kur varēja labi tā kā arī nopelnīt. Jebkurā gadījumā šis ir tāds viens fans atkal tokens, kuram varat tā kā paši piesakot, apskatīties tā tālāk, kāda ir jūsu stratēģija šajā gadījumā, tā jau ir jūsu darīšana. Mēs Cryptomanijā par savu stratēģiju stāstām savam iekšējam, kā saka, pulciņam cilvēku, kur ir nopietni pieņemši lēmumu, tātad šo te tā kā sākt darīt citā tā kā līmenī. Ja, mēs dalāmies arī ar savu stratēģiju un rādām visu tā kā uz ekrāna, tiekoties mūsu privātajos Zoom tikšanās. Ja tev ir interesi par to, tad ej Facebookā uz Cryptomaniju, raksti Cryptomanijas adminam, kā tu vari tikt iekšā tajā pasākumā, lai tu varētu pievienoties, un attiecīgi tātad, ja ne, tad vienkārši seko līdzi Cryptomanija.lv weblapā, tur pa laikam parādās kaut kāds teicu, ko mēs tā kā dara. Tā kā tāds šāds te foršs pasākums, tad šajā gadījumā, tad, kuru jūs izvēlaties, ja? Tā kā pievienojat makus, jums šeit ir iespēja, tad, ja jūs iegādājaties ar Solana, tātad Phantom Max, Solfair, Torus Max, ja jūs, piemēram, izvēlaties Avalanche, tātad kādu te mums maku piedāvāt, tad arī Metamask vienkārši vajadzētu pārslēgties Trust Max, ja, tad šajā gadījumā, kas gadījumā jūs ar BNB pērkat, tātad kas te notiek, tad ar BNB pērkot arī varat tātad ar Metamask šo te visu pasākumu iegādāties ar Ethereum, visdrīzāk, ka tieši tas pats, un ar Base, droši vien, kad arī tas pats, jā. Vienīgi atšķirība tad ir, protams, jūs pērkat ar Solana, tad ir citam pietīpamāks. Nu, un atcerieties, ka pēc 4 dienām, 19 stundām cena celsies, te ir 2 varianti. Tad cena celsies vai nu pēc šī te laika, dotajā brīdī lūk ir šī te cena, ja? Vai arī tad, kad šis sasniegs tā kā, nākamo līmeni. Nu, parasti tāds ir, ja? Tā kā tas pasākums. Es ceru, ka jūs zināt, kā notiek pirkšana, tā kā pa lielam izstāstīju mums YouTube kanālā, Cryptomanijas YouTube kanālā, tad, kā jūs zināt, ir ļoti daudz dažādu šo te video, kur un kā nopirkt šos te tokenus. Nākat šeit, mācieties, skatāties, ja? Mēs tiešām cenšamies, paskatīt, mums ir 470 video šeit, ja, par visādām tēmām. Tā kā izglītojiet paši sevi, un ja vajag vēl kaut ko dod mums ziņu, rakstiet komentāros, ko tad jūs vēl gribat mācīties, zināt, redzēt, un ja tad vairāk cilvēku to gribēs, tad mēs, protams, izdomāsim, kā to arī jums sniegt. Paldies par uzmanību, lai veicās ar šo te pirmspārdošanu, un tiekamies jau atkal kripto augšpusē.